Šobrīd mēs atrodamies vienā no visstilīgākajiem Rīgas autoservisiem – RJ Motorsports. Un tāpēc šodien šī sērija mazliet atšķirsies, jo te ir daži projekti, par kuriem ir vērts painteresēties un paskatīties mazliet dziļāk. Nu, parādi arī. Ko tu man parādīsi? Kas tas pa bodīkitu viņam? Šis ir bišķi modificēts, lai ventilējās labāk radiators. Motors. Motors, jā. V8, baby. Atnāc. Kas tur apakšā? Skānies turbīna. Hibrīds. Taisās. Bambaleo. Atsevišķi dzesi intercoolerim un atsevišķi dzesi dzinājumi. Klusulnības lokas gaismiņas savā. Kuras dod zirgus, ja? Attiecīgos. Paga, bet šitais arī ir Latvijas iepriekš bijis, ja? Šitā mēs servisā būvējām. Podkab, vai kas tas ir podkab? Kā varētu gaismiņas ieslēgt? Nope. Paskaties, kāds viņam reģistrators ir labāk. Jā. Treči gaismiņas nebūs, bet tur pa caurulām iet gaismiņas. Jā. Kā elektrība. Kas viņam tas ķipā? Regulātors bremžu. Interesanti. Viss Happy Drift Friends. Redzējāt? Jā. Happy Drift Friends. Pam. Stūres, kaut kur uz pārējais, man liekas, bija jābūt arī motorsportam. Vakar es zināju, ir arī motors. Labs. Nu, nezinu. Būs labs. Viņu tagad atkal būvēs? Zināju, cels ārā pārjauks, jo trešajam cilindram, nē, tas ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir eļļa cilindrā, skaidrs, karteris ir pārsis no avārijas vēl, un kaut kas nesot ar dzesi. Krača būs pilns saraksts, taisīs pa noņemumu priekša, aizmuguri taisīšot no šķiedras, lai var šķelt un likt pa jaunu, lai nav tas bleķis jālauka. Nu, Kruta. nu. Tā. Nu jā, šis vispār tāda konteksts skatās. Nesen tikko pastāstījis par šito. Ņemsi? Ņemsi? Es domāju, ka jā. Arī V8 kompresors. Kompresoru. Ar kompresoriņu. Nu, šitais reāliskās stīgā salīdzinot ar to otru. Šis, jā. Šeit dara tā. Tā es vēl varu pastāstīt. Tieši to pats uzbūvēja, ja? Mēs lieka bodī tik kopā, dzināju, ņem ārā. Viss kaut ko darīja. Ir ieguldītas stundas, ja? Šī daļa ir visa iemetināta jauna. Aizmugurīte, ja, protams, tāpat kā tam šis stūris tika izšķēdīts. Viņš ir metāla viss, ja? Jep. Vajadzētu jau labākā šķiedras, bet šis ir no metāla. Visas šitos stīklus grieza ārā, pats līmē iekšā. Šito grīdu pārmetināju, šito visu sakrāsoju, salika. Lukturiem uzlīmēju lentu. Izskatē, tas nevar pamanīt. Pēc, ka dārgā lenta gan jau, ka? Šeit pilnīgi nav ko redzēt. A, kur beņķi? Beņķi? Aizmugurē. Nav vajadzīgi. Pat guļ. Jā.
šeit arī baigi nav ko redzēt. Ir standarts, izņem dugas, ieliec parasto salonu. Jā, māc pa ielu. Vēl mums ir šāda feature. O, atvieglinājums fiksējis, ja? Mēs ar tā taisīsim? Mēs taisīsim bišķi labāk. Tā lai ātrāk var izņemt, ja? Jā. Sāc par vēl to metinājumu. Jā. Bet pats labākais ir šis. Un kur vēl tādu ekstra drifta mašīnā. Paņem, smuki. Degvielu ieliet ir forši, paņem snīpīt, iemet iekšā, kan uzliet šeit un tikmēr var smēķēt. Tā es nav pusotras metras. Ar šo ten etanolu kā reģistriešu, ne? Bet etanolam ir labi tas, ka neredz, ka viņš deg. Jā, nu jā. Vismaz neviens nezinās. Jā. Tā, šis man ļoti patīk. Mīļa mašīna. Pilnībā visas pārējās salicis. Bomba. Jā, kur izpūtējis? Seko man. Kāds nav uzlicis? Uzliktas jau tik redzīgs. Šis jāiet projām uz Čehiju. Diemžēl. Viņš vēl var panākt. Kur jūs vēl šādu ventilācijas stūras pastiprinātāju esat redzējuši? Tagad visi zinās, ka korķijā, kur te ir ventilācija. Ir oriģinālais Jā. urbums. Iedvesmojušies kārtīgi esam, tagad noslēkam siekals un atgriežamies pie mūsu rallie projekta. Šodien mēs te plosamies pa garāžu, taisam uz skati, vajag sametināt visu, vajag reduktoru nomainīt uz openu, vajag samainīt spilvenus motora, vajag kārbas, tad vēl pāris buksītes vajag samainīt, vajag, visu kaut ko daudz vajag sadarīt. Jo skatas vīriem var daudz kas nepatīk. Te ručņiku būs grūti dabūt, jo viņš stiprinās iekšā, šitie aizsargā tās atsperītas ručņika. Tad vajag karājošo gultni samainīt, jo viņš mums baigi vibrē. Radiators mums arī mazliet saliekts ir. Rotari vienu paņēmām bišķiņ banāniņā. Bet tā, viss normāli. Kā saku, jāsametina tagad. Vajag samainīt reduktoru. Un tad jau visas pārējās lietas. Daudz ir ko darīt. 4 dienas palikušas, un tad jau ir treniņš. Jāmēģina visus treniņus spēt, jo līdz treniņam mums ir jāpaspēj dabūt tehniskā apskatē. Un aplīmēt mašīnu mazliet pār pagaidu dizainu. Tā arī turpinam.